Labvakar, dārgie skatītāji! Pieslēdzamies E2 divīzijas vienai no fināla spēlēm. Sestā spēle starp hokeja komanda Unimars un Rupuči. Sākam tiešraidi ar kadru no centra, kur atrodas Namekaus. Šī ir pēdējā divīzija, kurā vēl Namekaus ieguvējs, un šīs divīzijas čempions nav noskaidrots. Otrā divīzija. Tagad arī Kaus tiek nes no laukuma. Šovakar kopā ar jums Frederiks Pospaiko. Jā, kā jau es minēju, kārtējā spēle šajā fināla sērijā, ja precīzāk sestā spēle. Divīzijas rezultāts 3-2. Dotajā brīdī vadībā ir Rupuči. Pirmās divas spēles ļoti ar lielu vārtu gūmu. Abās spēlēs pa 8 vārtiem. Pirmajā spēlē 7-1 uzvaru svinēja Rupuči, otrajā spēlē 5-3 uzvaru svinēja Unimars, attiecīgi 8 gūtie vārti abām komandām kopā pirmajās divās spēlēs, un tad jau turpinājumā mazliet sīvākas. Pēcspēles metienos trešajā spēlē Rupuči uzvar ar rezultātu 4-3, ceturtajā spēlē 1-0 uzvar, piektajā spēlē lai gan rezultāts 3-0 par labu Unimars komandai, bet spēle bija šķiet ļoti sīva, es gribētu teikt. Ļoti līdzvērtīga spēle, bet neizdevās Rupučiem pārspēt vārtos Marku Dinsdorfu vakardien. Redzēsim, ko abas komandas rādīs šodien jau sestajā spēlē. Uz cenas ir Kaus. Rupučiem iespēja to jau celt šodien. Unimarsam iespēja pagarināt sēriju uz 7. spēli, un attiecīgi tādā gadījumā Kaus tiks celts svētdien. Jā, vairāk par 7 spēlēm nebūs, kā jau zinām, līdz 4 uzvarām. Ja šodien uzvaru izcīna Unimars, attiecīgi rezultāts ir 3-3, un tātad svētdien ir vēlākais, ka tiks noskaidrots pēdējais Namekaus ieguvējs. Bet mums jau spēle ir sākusies. Pirmais mētiens pa Marka Dinsdorfa sargātajiem vārtiem. Abām komandām nemainīgi vārtos. Pirmais vārtu vīrs Marks Dinsdorfs un Andris Salmans aizvadījuši lielāko daļu šīs sezonas. Markam 29. spēle, Andrim 28. spēle. Marks atvairīto mētienu procents 89,3. Andrim mazliet labāks 91,4, bet ļoti līdzvērtīgi abi vārtsargi ir šo sezonu sargājuši komandas vārtus. Te bloķēts metiens pēc Semjonova izpildījumā. Mums ir pieslēgušies arī pirmie Unimars un pirmie Rupuču atbalstītāji. Ingusīs par Unimarsu un Dāvis Paipa par Rupučiem. Kā man patīk vienmēr prasīt prognozes. Gribētu komentāros redzēt prognozes. Attiecīgi, vai izdosies Rupučiem šodien celt Kausu, vai tomēr Unimars pagarinās šo sēriju. Mazliet nesaprotas savā starpā Rupuču aizsargi, un te jau ripu pārtver Gabrāns. Mētiens garām vārtiem, un pretējā virzienā ātri dodās uzreiz 52. numurs Ābols. Viņam tiek apbruņots, bet Šeļenkovs ieraida ripu zonā. Redzāk pa Dinsdorfu sargātiem vārtiem. Mētiens no neitrālās zonas. Neizdodas iziet ārā Unimars komandai no aizsardzības zonas. Sākojas iemetiens pie Dinsdorfa sargātajiem vārtiem. Uzvar iemetienā Unimars. Neizdodas tomēr raidīt ripu ārā no zonas. Uz zilās līnijas apturēja ripu Rasmus. Un tagad jau Kumpiņš pretējā virzienā.
Laukums stūrī. Cīņa par ripu, neizdodas Rupučiem to atņemt. Kumpiņš joprojām ar to laužās. Un te pret uzbrukumā jau viens pret vārdsargu var izskriet Gipters. Viltīgi mēģināja pārspēt Dīnsdorfu un neizdevās šajā epizodē tas. Bet ripa paliek Unimars zonā. Nē, tagad tā atstāja zonu. Un te tāds mazliet bārdaks uz zilās līnijas. Daļai spēlētāji maiņā abās komandās. Meikšāns. Mētiens no neitrālās zonas arī pa Zalmaņa sargātajiem vārtiem. Uzraugs tagad ar Rīpne Auziņš. Tiek tur apbruņots un atkal var labi izskriet Mīntiks. Nu, netika līdz vārtiem Ezers. Viņu tur apbruņoja tieši pirms Dīnsdorfa sargātajiem vārtiem. Un tagad vienkārši raida Rīpa ārā no savas zonas. Unimars komanda. Rīpa atstāja laukumu. Mētiens sekos neitrālajā zonā. Iemetienā uz Rupuču uzreiz arī uzsāku uzbrukumu. Ralovets ieiet zonā. Tur tiek kavēts, bet būs arī noteikuma pārkāpums. Pirmā iespēja šodien jau būs Rupučiem spēlēt vairākumā, mazliet vairāk par 3 nospēlētām minūtēm tikai. Un par turēšanu uz noraidīto soliņu dodās 9. numurs Arturs Anžāns. Šodien, tāpat kā vakardien, Unimars komanda ir ieradusies nepilnās 3 maiņās, kamēr Rupuču komanda pilnās 3 maiņās. Tev uz zilās līnijas izdodas saglabāt ripu Rupučiem. Piespēlē lejā. Grāvīts aiz vārtiem labi mēģināja izspēlēt vārtu priekš, tur vēl labāk nostrādā Unimars aizsargi. Šeit tas bija 19. numurs Meikšāns, kas bloķēja šo piespēli, bet tagad jau 2. numurs lielā ātrumā atkal ieiet zonā. Ralovets. Nē, nav tas Ralovets, tas ir laikam Roštoks. Izspēlē uz otru malu. Neizdodas raidīt ripu ārpus zonas. Gipters uz Ralovetsu. Ralovetsam, ne, Roštokam nolūs mētiens, jūka Ralovets ar Roštoku, 16. 19. numuru man. Gipters tālu piespēle uz otro numuru. Tagad Ralovets ar ripu ieiet lielā ātrumā zonā, atspēlē uz Kolotvinu. Kolotvins laukums stūrī uz otru malu. Mīntikam, Mīntiks augšā uz zilo līniju. Šakurovam, Šakurovs tāds mētiens uz pielabošanu un ripu tvēr Dīnsdorfs. Uz iemetienā Rupuči, vēl 40 sekundes vairākumā. Kurovs aiz vārtiem, izslīd vārtu priekšā un Dīnsdorfs ir pārāks. Izdodas Unimars raidīt ripu ārpus savas zonas, bet kontrolē to Rupuči. Ralovets ar ripu. Lielā ātrumā iestādos zonā. Netiek vaļā no pretspēlētāja, atspēlē uz zilo līniju Potāpovam. Mīntiks laukums stūrī. Tās šeit tur izmest uz vārtu priekšu, arī palika pie Dīnsdorfa kaut kur. Tagad neitrālajā zonā, Potāpovs ieiet zonā, tiek kavēts, viss noteikumi robežās. Šakurovs izspēle uz pretī tieši vārtiem, neviena no komandas biedriem tur nebija. Un ir izturējuši Unimars mazākumus. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Lotvina piespēle bloķēta.
Bet pirmais tur pie ripas necīņa. Laukums stūrī. Iegūst Ķūzis pret Ābolu. Tagad Ķūzis iegūst ripu, piespēlē uz priekšu Kukam. Labi izspēle uz laukumu centru. Neizdevās uzņemt ripu Kumpiņam kārtīgi, lai uzreiz mestu. Kumpiņš tagad ar ripu. Tiek ābruņots tur ieejot zonā. Un aizsprots savā starpā. Un te bīstama epizode neizdodas uztvert ripu 87. numuram Guram. Un ripa atstāja laukumu, iemetiens sekos pie Dīnsdoru sargātajiem vārtiem. Nē, tomēr neitrālajā zonā. Jūdījos. Uzvar iemetienā Rupuči. Rasmus ar ripu nevar atrast, kam piespēlēt. Uzsāk pats, nē, atstāja Grāvītim. Grāvīts uz Roštoku. Grāvīts aiz vārtiem ar ripu. Pietur, tur tiek kavēts. Būs arī noteikuma pārkāpums. Rupučiem vēl viena iespēja spēlēt vairākumā. Uz noraidīto soliņu dodās 87. numurs Kristers Gura. Pār turēšanu. $8,33 realizēt procentu vairākumā. Pirmo vairākumu neizdevās realizēt. Redzēsim, kā ies otrajā vairākumā. Uz iemetienā Rupuči nostājušies jau vairākumu izspēlē. Traucē, Unimars neļaus saspēlēties. Piespēju līnijas bloķēts, te tagad izslido vārds priekšā. Neizdodas raidīt ripu vārtos 59. numuram Rasmusam. Rasmus tagad ar ripu aiz vārtiem piespēlē uz otru malu, augšā uz zilo Gipteram. Gipters atpakaļ lejā otrajam numuram. Labi, Unimars nostājušies mazākumā. Bloķēts lielākā daļa piespēju līnijas. Nevar brīvi Rupuči saspēlēties, principā tikai pa perimetru. Tagad izspēle 16. numuru metiens pa vārtiem. Pārāks Dīnsdors, tagad arī atsit tālāk ripu. Un te neizdodas raidīt 11. numuram Kalniem ārā no zonas ripu. Tagad Auziņš aida pāri visām zonām ripu. Kontrolē to Rupuči. Gipters ieslidojās, atstāja Potāpovam. Potāpovs lielā ātrumā ieslido zonā. Atļauj komandas biedriem nostāties pozīcijās. Ralovets metiens pielaboja tur vārtu priekšā un arī atstāja laukumu. Unimars uzvar iemetienā, raida ripu pāri visām zonām, mazliet mazāk kā 40 sekundes vēl jāiztur. Unimars nevienādos sastāvos. Ieiet zonā 19. numurs Ralovets. Augšā atspēle uz zilo līniju, uz otru malu Potāpovam. Potāpovs ieiet laukuma stūrī, nu nav kam piespēlēt. Augšā uz Kolotinu, Kolotins neuzņem ripu un ripas līd pāri visām zonām. 10 sekundes vairs tikai vairākumā. Pārmetiens šeit nebūs, tomēr pārmetiens. 3 sekundes vēl palikušas mazākumā Unimars komandai un lieliski iespēja iemetiens pie Zalmaņa sargātajiem vārtiem. Šobrīd gan daudz nav uzturējušies Rupuču zonā, metiena attiecības 6-1 par labu Rupučiem. No Unimars skatu punktu jāuzvar iemetiens, tas viņiem gan neizdodas, bet ir atgriezies laukumā 5. spēlētājs, līdz ar to abas komandas spēlē vienādos sastāvos. Piespēles vārtu priekšu, Kolotins pielabo, bet Dīnsdors paspēja pārvietoties
Te gan būs zona. Nē, nepaņem ripu, redzēja, kad ir aizturētā zona. Atstāja zonu visi Unimars spēlētāji. Mazliet pasteidzās. Uzraugs bija jau ieslidojis zonā, kad ripa ieslīdēja zonā. Izspēles uz vārtu priekšu, tur gan neļāva uzmest 52. numuram Ābolam. Šaļenkovs atspēlēs Siņičenko. Siņičenko uz vārtu priekšu. Izties uz tāds mētiens uz pielabojumu. Tur gan nebija neviens no komandas biedriem. Maina malas Unimars, kurš būs pirmais. Neizdodas raidīt ripā ārā Unimars, notur zonā Rūpuča Ābols. Dīnsdors ripu tvēr. Nepilns 2 minūtes vēl pirmajā periodā jāspēlē. Spēles rezultāts tā arī nav atklāts 0-0. Šobrīd pārliecinošāk spēlē Rūpuča komanda lielāko daļu. Arī 2 vairākumi viņiem ir bijuši, kas 4 minūtes vairākumā no 10 spēlētām minūtēm. Unimars ieiet zonā, uzreiz tiek apbruņot un Roštuks jau pretējā virzienā. Te gandrīz no ezera kājas ripas līd gar pašiem vārtiem. Gipters labi atņem ripa, neļauj iziet ārā no zonas Unimars komandai. Atspēles zilo 2. numuram metiens. Divreiz glābja Dīnsdors. Arī uzreiz izdevās atkārtotu mētienu veikt šķiet, ka Gipteram. 59. numurs Rasmus ieiet zonā. Arī tagad laukums stūrī viņš arī. Mētiens no zilās bloķēts. Gūra piespēlē Kalniņam. Vajadzētu beidzot ieiet Unimars komandai, atgūt mazliet pārliecību, kādu mētienu pa vārtiem izdarīt. Te mētiens tāds, uzmetiens bloķēts. Iegūst ripu Rūpuči, iziet no zonas, ko Lotvins tiek apbruņot zilās līnijas, bet saglabā ripu. Ralovets ieiet zonā. Atspēles zilo līniju Šakurovam. Tāpau mētiens bloķēts, bet pat Tāpaus uz īsu brīdi saglabāja ripu zonā. Tagad pretējā virzienā Meikšāns. Mētiens atvairīts, beidzot arī Unimars izpildījumā kāds mētiens pa Zalmaņa sargātajiem vārtiem, bet Kolotvins jau pretējā virzienā garām vārtiem met Kolotvins, pa Tāpaus arī garām vārtiem. Mīška ripu. Pēdējās sekundes pirmajā periodā nostājušies mētiens pa vārtiem. Neizdodas tur nevienam vārtu priekšā pielabot atlikušo ripu. Tagad vārtu stāps glābj Unimars komanda. Bloķēts mētiens un atskan arī pirmā perioda sirēna. Līdz ar to dodamies reklāmas pauzē ar rezultātu 0-0. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem, pēc neskaitāmiem fināliem, beidzot Namēja kausu izdodas celt. Hokej komandai Ūsiņš. Nu ko, atgriežamies no reklāmas pauzes, 2. periods mums priekšā. Rezultāts pirmajā periodā nav mainījies, abi vārtsargi strādā lieliski. Nu, jāpiemina, ka Zalmanim darbs ir bijis ļoti maz. 2 meitieni pa Zalmaņa sargātiem vārtiem tikai
Kamēr Dīnsdors ir ticis galā jau ar veseliem 12 metieniem. Šobrīd es izstāstu, ka Unimars paļaujās uz Dīnsdors sagatavotību. Principā tā visticamāk arī varētu būt šīs spēles atslēga Unimars komandai, kad Dīnsdors viņus pavilks. Jāatrod, kā tikai tikt uzbrukumā un pārspēt Zalmani un Rupuču komandu. Iet zonā tagad 16. numurs Roštoks. Vārti! Ļoti ātri otrajā periodā atklāja spēles rezultātu Rupuči, pārspējot Dīnsdorfu. 1-0 līdz ar to kļūst spēles rezultāts. Roštoks pa labo malu ieiet zonā, laužās uz centru. Tur vairāk spēlētāji viņu kavē, bet tāpat viņš tiek pie metiena un viņam izdodas arī pārspēt pirmo reizi šajā spēlē Marku Dīnsdorfu, atklājot šīs spēles rezultātu. Protokolā atzīmēts rezultīvs piespēles Mārtiņam Gipteram un Rodijam Rasmusam. Tagad jau mazliet bīstamība pie Zalmaņa sargātajiem vārtiem, izdodas viņam to novērst. Iespējas Ripu līdz ar to spēle apturēta. Pāris sekundes vajadzēja otrajā periodā Rupuču komandai, lai atklātu šīs spēles rezultātu. Daudz pavadīja laiku pirmajā periodā Unimars aizsardzības zonā viņi. Periodā ar 12 metieniem nepietika, lai pārspētu, bet otrajā periodā pirmais metiens un atklāts spēles rezultāts. Mazliet, jāsaka, agresīvāk otro periodu ir iesākuši Unimars komanda. Aizķērušies uzbrukums zonā, tagad gan pretējā virzienā Ābols. Ripu iegūst Brodušu, piespēlē uz Kuku. Kukam neizdodas tikt līdz zonai. Tagad izdodas ieiet zonā Rupučiem. Tur mazliet nesaprašanās krīt viens no Unimars spēlētājiem, bet viss noteikumi robežās. Ābols aiz vārtiem. Piespēlē uz vārtu priekš tur no ļoti asa leņķa. Ernests Ābols centās pārspēt Dīnsdorfu. Šoreiz tas neizdevās. Neizdodas arī tagad Unimarsam raidīt ripu ārpus zonas un 69. numurs Siņčenko raida ripu pār vārtiem. Arī ripa atstāja laukumu. Un līdz ar to iemetiens sekos pie Dīnsdorfa sargātajiem vārtiem. Uz ar iemetienā Rupuča atspēlē un metiens. Pilnīgi brīvs, tikai otrais numurs tur atstāts. Tagad uz zilās līnijas spēcīgs šāviens 22. numura Giptera izpildījumā. Saglabā ripu Rupuču zonā. Gravīts. Spēlē aiz vārtiem uz otro numuru. Otrais numurs augšā Gipteram. Gipters ieraida vienkārši dziļāk zonā. Ļoti tuvu viņam pretspēlētājs bija. Atkal otrais numurs aiz vārtiem tagad ar ripu. Gipters uz zilās. Uzmetiets uz vārtiem, tiek galā ar to Dīnsdorfs. Tagad jau pretējā virzienā Auziņš ar Guru. Gura uz Auziņu centās piespēlēt, tur gan Auziņš bija nobloķēts, neizdevās viņam tikt pie metiena. Tagad jau pretējā virzienā Roštoks. Šoreiz neizlaida viņu līdz metienam, bet te jau Kalniņš centās piespēlēt uz Auziņu, neizgāja piespēle līdz Auziņam. Tagad gan Auziņš ar ripu. Augšā uz zilo līniju Anžānam. Anžāns metiens bloķēts. Kalniņš izspēlēs vārtu priekšu. Gan ripu pārtvēr kāds, bet Auziņš saglabā ripu. Būs noraidījums Rupuču rindās. Par bloķēšanu uz 2 minūtēm noraidīto soliņa dosies
9. numurs Rodijs Razmus. Pirmā iespēja šajā spēlē spēlēt vairākumā Unimaras komandai. Līdz šim 8,33 realizēti procentu vairākumos. Pirmais iemetiens zaudēts, bet Ezers notur ripu zonā. Tagad ripa atstāja Rupuču zonu, būs jāuzsāk jauns uzbrukums. Anžāns aiz saviem vārtiem atstāja ripu Ezeram. Ezers ieslidojās. Iet zonā, ripu saglabā uzraugs uz zilās līnijas, piespēles otru malu Gabrānam. Nostājušies vairākumu izspēlē, uzraugs. Spēles laukuma centru Semjonovam un vārti! Nepilnus 40 sekundes šajā vairākumā vajadzēja Unimaras komandai, lai izvirzītu, bet panāktu, izlīdzinātu šo spēli. Rezultāts 1-1 un viss kā no spēles sākuma. Valds arī pieslēdzies komentāru sadaļai, viņš par Rupučiem. Atguvuši ir jaudu, Rupuči uzreiz ieiet zonā pēc uzvarēta iemetiena. Cīņa laukums stūrī izdodas iegūt ripu Ābolam. Tālu gan netiek. Ābols ar ripu savā aizsardzības zonā, neprecīzi piespēle. Ripa nonāk līdz aizdīnas sargātajiem vārtiem un seko pārmetiens. Brodišs izvēlās iemetienu labajā pusē. Mētienu attiecību 4-15. Unimaras komandai vajadzēja mazāk mētienas, lai atklātu šīs spēles rezultātu. Ābols no pretī vārtiem, labs mētiens, vēl viens mētiens. Dīmsdorfs tiek ar otro mētienu galā. Pirmais bija garām vārtiem, bet tagad jau uzziņam iespēja doties pretējā virzienā. Iet zonā, izspēles vārtu priekš, tur netika līdz ripai Kumpiņš. Aiz vārtiem Mīška uzsāks jaunu uzbrukumu gaidu, kad visi nomainīsies un ieslidosies. Diagonāli piespēle uz Razmusu. Razmus atstāja uz vārtiem, otrais numurs. Centās izspēlēt šeit uz vārtu priekš, tur gan nebija neviena no komandas biedriem. Razmus mētiens bloķēts. Grāvīts neizdodas uztver Grāvītim ripu, pietiekami labi tur nospēlēja aizsardzībā Unimaras komanda. Jāuzsāk Razmusam jauns uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Grāvīts ar ripu. Kļūda piespēlē un ripa jau atstāja Unimaras aizsardzības zonu. Ģipters ieiet zonā. Mētiens un Dīmsdorfs visu redz un ripu tvēr. Spēcīgs Potāpovs šāviens garām vārtiem. Ralovets ripu noturēja zonā, bet ātri tika apbruņots Semjonovs pretējā virzienā tagad. Labi nospēlē aizsardzībā Rupuču komanda, neļauj tik tālāk Unimaras komandai. Un tagad jau pretējā virzienā Mintiks izspēle uz vārtu priekšu vai uz otru malu laikam. Rikuša tā ripa aizdoja. Ezers tagad pretējā virzienā atstāja uzraugam. Ezeram neizdodas mētiens. Gabrāns.
Uzmetiens pielabo, uzraugs tur gaisā, arī lido garām vārtiem. Tagad jau Kolotvins vienkārši raida ārpus savas zonas ripu un dodas mainīties. Pārmetiens nebūs. Mainās arī daļēji Unimars sastāvs, uzraugs ieiet zonā. Kumpiņš ar ripu. Aiz vārtiem uzraugam. Labi iestot centrā Ķūzis, bet neizdevās viņam uzņemt piespēli. Būtu laba metiena epizode. Kumpiņš. Atgūst ripu Rupuču, Ābols dodās pretējā virzienā. Pamet ripu garām pretspēlētājiem, dodas pats tai pakaļ. Tur gan ātrāks bija viens no Unimars aizsargiem, un tagad jau Kuks pretējā virzienā. Iet zonā. Kā bruņots, bet ripu saglabā. Kumpiņš. Bīstam ripa slīd uz vārtu priekšu. Iesaistās spēlē Zalmanis. Ķūzis garām vārtiem raida ripu. Meikšānam neizdodas saglabāt ripu zonā un dodas necik tālu netika Siņčenko. Kumpiņa metiens bloķēts un Grāvīts jau tālu piespēles priekš otro numuru 2-1 var aiziet. Labi pietur ripu, nē, noslīd no nērtā. Pārlika no ērtās uz nērto un noslīdēja ripa, neizdevās metiens otrajam numuram. Grāvīts iespēlē dziļāk. Izspēles lauku vidus daļu. Ripas līd pāri visām zonām, pārmetiens nebūs. Rāsbus pirmais pie tās. Spēlē uz Gipteru. Gipters tālu piespēles otro numuru. Ieiet zonā, pietur metiens. Nācās izstiepties plāti Dinsdorfam, bet izdevās atvairīt šo metienu. Kolotvins notur ripas zonā. Tāds metiens gar vārtiem uz pielabošanu. Pielabot arī daļēji izdevās Roštakam, bet ripa lido ārpus laukuma. Asa ātra piespēle. Iespējams negaidīja ripu. Izdevās pielikt, bet ne tā, lai ripa lidot vārtos. Uzvar iemetienā Rupuči. Mintiks labi pietur ripu, Kolotvins tagad ar to. Uz vārtiem izspēles Mintiks mētiens no šaura leņa bloķēts. Dinsdors iesaistās spēlē, Semjonovs pretējā virzienā. Mētiens bloķēts, saglabā ripu. Unimars spēlētājiem atspēlē uz uzraugu, mēģināja izspēlēt uz vārtu priekš Semjonovs, bija atstāts tur viens pats, bet ripa nenonāca līdz viņam. Jo Mintiks labs mētiens zem aizsega un tiek ar to galā arī Dinsdorfs. 2,5 minūtes vēl otrajā periodā jāspēlē. Rezultāts 1-1. Abas komandas vārdus guva otrajā periodā. Kuks ar ripu ieslidojās. Pats ieiet zonā. Izdodas viņam saglabāt ripu. Labi nomāna pretspēlētāji, izspēlēs vārtu priekš, tur gan jāsaka tikai pretinieki. Ābols piespēlē uz otru ābolu. Mētiens atvairīts. Izdodas iegūt ripu Kumpiņam, viņš arī tagad pretējā virzienā 3-2. Semjonovs uz otru malu Kukam. Neizdevās Kukam līdz galam uzņemt ripu un jau neitrālajā zonā Roštoks ar to. Auziņš ieiet zonā, viens pats pret vairākiem spēlētājiem, labi pietur ripu. Labi no aizmugurs pacēla Rasmus un atguva ripu. Bet tagad to kontrolē Unimars savā aizsardzības zonā. Tālu piespēle uz Kalniņu, Kalniņš ieiet zonā.
Uzmet vienkārši pa gaisu uz vārtiem un ripu tver Zalmans. Kā jūs tiešreiz sākumā minēju, šī ir pēdējā divīzija, kur nav zinām nāmēji kausa čempioni. Visās pārējās 9 divīzijās ir jau noskaidroti čempioni. Līdz ar to vai nu šodien vai svētdien arī šajā divīzijā tiks noskaidrot. Šī ir 6. spēle, 3-2 vadībā Rupuči. Nevar ņemt tagad Rupuči rīpā aizturētā zona. Kalniņš ieiet zonā, tur tiek kavēts, netiek viņš līdz rīpai. Gipters jau pretējā virzienā. Neprecīzi piespēle. Negaidīja šādu kļūdu Gura un neuzņēma šo ripu. Roštoks metiens un bīstami ripa no atletes vārtu priekšā. Gipters uz Kolotvinu. Ieiet zonā, tagad laukums turīt, spēlē uz Mintiku, aiz vārtiem Mintiks ātri uz vārtu priekšu. Tur netika pie metiena, atstās pret kāju otrajam numuram. Piespēles zilo līniju Rasmusam, Rasmus metiena bloķēts. Šeit kā arī pa viņu komandas biedru šī ripa trāpīja. Kalniņš vienkārši izraida ripu ārā no zonas. Kļūzis tagad ar to. Uzraugs ieiet zonā, pēdējās sekundes metiens. Ne bez grūtībām ar šo metienu tiek galā Zalmans un ar šo arī otrais periods beidzās. Dodamies reklāmas pauzē. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem, pēc neskaitāmiem fināliem beidzot nāmēja kausu izdodas celt hokeja komandai Ūsiņš. Atgriežamies uz trešo periodu. Līdz ledus laika beigām mums vēl ir 18 minūtes. Trešajā periodā 12 minūtes rezultāts 1-1. Ļoti rezultāts vienāds tablo. Jāsaka, gan Rupučiem ir šodien pārsvars. 19-6 metienu attiecība par labu Rupučiem. Tā arī kārtējais bloķētais metiens Unimars. Rupuču vārtiem Unimars izpildījumā metiens bloķēts, te ir ripas līdz pāri visām zonām. Pārmetiens gan nebūs tiesneša norāda. Anžāns aiz saviem vārtiem gaida, kad ieslidojās spēlētāji. Neskaidīja tur ripu uzraugs. Semjonovs lielā ātrumā piespēlē uz otru malu 21. numuram Gabrānam. Metienam īsti tādam švakam ar nērto pusi Gabrānam nācās raidīt. Ezdars ripu notur zonā. Uzraugs ar to. Centās izspēlēt uz centru. Tagad iegūst ripu Rupuču un dodās pretējā virzienā Potāpovs. Labi pietur ripu uz zilās līnijas metiens. Tiek galā ar to Dinsdorfs. Jā, pūles priekšā caur burzmu. Potāpovs centās uzmest, nonāca līdz Dinsdorfam šis metiens. Vairs ne bez grūtībām viņam izdevās tvert. Domāju, ka nebija viņam labākais redzējums šim metienam. Te būs noraidījums Rupuču rindās. 87. numurs Vladislavs Kolotvins dodās uz 2 minūtēm par sitienu pretiniekam.
iepriekšējo vairākumu izdevās Unimars komandai realizēt, panākot, izlīdzinot šīs spēles rezultātu, panākot neizšķirtu. Redzēsim, vai izdosies vēlreiz realizēt vairākumu un panākt jau vadību šajā spēlē. Diezgan smagi klājies, ļoti smagi pirmajā periodā, mazliet līdzīgāks jau bija otrais periods, bet tāpat tās Rupuči ņēma virsroku otrajā periodā. Redzēsim, kā tagad spēle pamainīsies pēc vēl viena vairākuma. Unimars rindās ir nostājušies mētiens no zilās līnijas. Meikšāni izpildījumā tvērtos Zalmanis. Rāvīts par Brodušu iemetienā, uzvar Rupuči. Reiz tālu piespēle uz otro numuru. Maina mālu otrais numurs uz Rasmusu. Rasmus metiens garām vārtiem. Trīpa nonāk līdz viņa aizsardzības zonai pie Giptera. Gipters uz otru mālu otrajam numuram. Jā, velk laiku savā mazākumā. Cenšas pēc iespējas drošāk nospēlēt Rupuču komandu. Tagad raida pāri visām zonām. Ķūzis savā aizsardzības zonā. Var uzsākt jaunu uzbrukumu. Gaida, kad ieslidosies komandas biedri. Nav kam piespēlēt. Atstāja ripu Kalniņam. Kalniņš ieslidojās. Pats ieiet zonā. Mētiens bloķēts. Bet ripu saglabā Kalniņš. Pats lauzās uz vārtu priekšu. Ripa atstāja zonu. Auziņš ar to. Ieslidojās, ieiet zonā Auziņš. Krīt tur bremzējot Auziņš un Rupuči raida pāri visām zonām ripu. Tā pie Dīnsdorfa. Džāns tagad aiz vārtiem. Piespēle uz Ezeru. Ezers Kalniņam. Kalniņš apakaļ uz Ezeru. Ezers ieiet zonā. Metiens uzreiz. Neizdodas tvert šo ripu Zalmanim. Neizdodas arī Rupučiem raidīt ripu ārpus zonas. Auziņš. Ezers. Metiens šeit Karnūja atvairīja šo metienu Zalmanis. Krīt šeit raida tagad pāri visām zonām. 79. numurs Šakurovs. Ezers aiz saviem vārtiem atstāja ripu uzraugam. Nomainās abas komandas spēlētāji. Uzraugs ieiet zonā. Centās pavilkt zem pretinieki. Centās izspēlēt vārtu priekšturs šeit, kad bloķēt šī piespēle bija un atstāja zonu. Ķūzis tagad ar ripu savā aizsardzības zonā. Semjonovam. Semjonovs ieiet zonā. Centās pavilkt zem sevis ripu un tad mēs noslīdēja. Netik līdz metienam. Grāvīts jau pretējā virzienā. Pilnā sastāvā ir Rupuči. Metiens pa Dīnsdors sargātiem vārtiem un Dīnsdors ripu tvēr. Tā kārtīgi neizdevās nostāties. Vairākas reizes iegāja zonā, bet diezgan ātri izdevās Rupučiem raidīt ripu ārpus savas zonas. Nebija tik pārliecinoši šis vairākums kā iepriekšējais Unimars izpildījumā. Ķūzis tagad ar ripu aiz saviem vārtiem. Pāri visām zonām būs arī pārmetiens. Atgriežamies pie Dīnsdora sargātajiem vārtiem. Uzvarēt iemetiens, uzreiz mētiens pa Dīnsdora sargātajiem vārtiem. Pirmais bloķēts, ar otro tiek galā Dīnsdorfs. Rālovets tagad uz Mīntiku. Mīntiks laukums stūrī, lejās Putāpovu. Putāpovs izspēlē, palicis bez nojas viens no spēlētājiem. Labi, Semjonovs centrā nospēlē. Tagad gan tiek zonā Rupuči, neprecīzi piespēle Mīntika izpildījumā. Bet Mīntiks atgūst arī plaukums stūrī. Piespēlē uz zilo līniju Ralovecam. Ralovecam metiens. Nevarēja saprast, izdevās Putāpovam tur to pielabot vai ne, bet Dīnsdors tvēr ripu.
Izdodas raidīt ripā ārā no zonas un dodās pretējā virzienā Kumpiņš. Tagad piespēle un vārti! Niklaus Kungs gūst komandas otros vārtus un izvirza vadībā. Unimars komanda to dot vēl lielākas cerības viņiem uz 7. spēli. Ļoti labi dabūja ripā ārā no savas zonas Mārts Kumpiņš. Pastotos priekš ātrā pretuzbrukumā devās un 2-1 jau izdevās izspēlēt uz otru malu un tur tukšā vārtu stūrī ripu raidīja Niklaus Kārlis Kungs, gūstot savus 6. vārtus šajā sezonā. Vēl 10 minūtes laiks, 6:40 uz tablo. Redzēsim, vai Rupučiem izdosies atgūt vēl viens vārds un panākt neizšķirt šajā brīdī. Tur iemetienā Unimars savā aizsardzības zonā. Tagad tāda ātra piespēle uz pretinieku. Ezera izpildījumā tagad Auziņš iemet vienkārši ripu zonā. Unimars ar šādu rezultātu pietiktu, bet Rupučs darīs visu, lai tas tāds nepaliktu. Auziņš. Gura uz Kalniņu. Viņš ieiet zonā. Labs metiens tikai garām vārtiem. Meikšāna izpildījumā spēcīgi no zilās līnijas. Tajā virzienā jau Mīntiks Šakurovs saglabā ripu, tagad krīt. Bet Kalniņš ripā atgūst uz otru malu, piespēlē Kuram. Auziņš. Izspēles vārtu priekš, tur gan nebija ērta metiena pozīcija nevienam no komandas biedriem. Pārmetienu šeit nesekos. Te kļūdās piespēlē Meikšāns. Metiens pa Dinsdors sargātajiem vārtiem, tiek galā ar to Dinsdors. Vēl viens metiens no Asaleņķa pārvārtiem. Šeit pa vārtu konstrukciju. Pirms, ka vārtu stāvs tikko glāba Unimars komandu. Izspēle uz ābolu, garām vārtiem. Ābols ar ripu piespēlē uz Ernestu Ābolu. Saspēlējās abi āboli, tad krīt vārtu priekšā 21. numurs Gabrāns. Šeļņenkovs tālu piespēle, neizdodas uzņemt 2. numuram to. Meikšāns pirmais pie ripas. Neļauj viņam to iegūt. Viltīga piespēle pa gaisu uz vārtiem uz pielabošanu 2. numuram. Daļai tas arī izdevās, bet tika galā tur. Šo epizodu Unimars komanda. Iespieduši zonā Rupuči. Pēc tādiem pārliecinošiem momentiem netiek, bet netiek arī ārā no zonas Unimars. Laužās zonas vidusdaļu, te metiens bloķēts. Labi nostrādā Unimars aizsardzībā. Krīta vairākas spēlētāji, Gipters iegūst ripu. Atspēle uz zilo līniju, neizdodas Grāvītim noturēt ripu zonā. Tagad iespējams varēs nomainīties Unimars spēlētāji, to arī dara Rupuču komanda. Bet uzreiz labi Rupuču uzsēdušies, neļauj uzsākt uzbrukumu. Gipters saspēlējas ar Mīntiku, Mīntiks ieiet zonā. Būs 2 minūtes par spēku paņēmienu Emīlam Potāpovam. Unimars rindās noraidījums. Lomam Brodužam.
Jā, tuvu spēles beigām mēs esam 6 minūtes līdz ledus laika beigām. Vairākums Rupučiem, kas nozīmē, ja viņiem izdodas realizēt šo vairākumu, uzreiz sekos pēcspēles metieni. Arī nostājušies uzreiz vairākumu izspēlē pēc uzvarēta iemetiena. Mintiks ar ripu. Iespēlē uz Potāpovu. Augšā uz zilo līniju Ralovets metiens garām vārtiem. Tur ripu zonā Ralovets uz otru malu Potāpovam. Augšā Ralovecam. Uz otru malu Kolotvinam, tad izspēle uz vidusdaļu uz Mintiku. Metiens bloķēts, bet ripu saglabā Ralovets. Cīņa vārtu priekšā. Izdodas raidīt ripā ar Kumpiņam. Jāuzsāk būs jauns uzbrukums. Minūte 10 sekundes vēl vairākumā. Rupučiem Mintiks ieiet zonā. Raidrīpa aiz Dinsdorfa sargātajiem vārtiem. Tur pirmais pie tā Sanžāns. Neizdodas Sanžānam, bet tagad Kumpiņam izdodas raidīt ripā ārpus zonas un dodās jau pretējā virzienā. Iegūst ripu Gipters, piespēlē uz Roštoku. Šoks laužās uz vārtiem. Protams, kad nelaiž neviens viņu uz vārtu priekšu. Atspēl uz Grāvīt, apakaļ Roštokam. Spēcīgs mētiens bloķēts. Raida arī pār visām zonām, vēl 20 sekundes mazākumā Unimars. Rupuči ir izņēmuši vārtsargu 6-4 dotajā brīdī spēlē, bet pēdējās sekundes vairākumā un arī atstāja laukumu. 12 sekundes vēl jāspēlē mazākumā Unimars, iemetiens neitrālajā zonā, laukuma vidusdaļā tieši. Adminiks pieslēdzies komentāriem, viņš par Unimars un to, kas skaisti. Ezers raida arī pār visām zonām, atgriezies vārtos dotajā brīdī ir Zalmanis. Un jāsaka, ka Unimars ir izturējis šo mazākumu, atgriež laukumā 5. spēlētājs. Līdz ar to spēlēm vienādos sastāvos, tad bīstam otrais numurs izlaužās vārtu priekšā. Metu Gipteru metiens tagad pāri vārtiem un Zalmans vēlreiz atstāja vārtus, bet te jau uz tukšiem vārtiem un garām ripu met Semjonovs. Kā ieraida ripu zonā Grāvītis. Semjonovs tagad raida pāri visām zonām, būs pārmetiens. 54 sekundes vēl šajā spēlē. Unimarsam šāds rezultāts viennozīmīgi der. 3 minūtes nepilns līdz ledus laika beigām. Rupuči izvēlās iemetienu kreisajā laukuma pusē. Pieprasa pārtraukumu Rupuču komanda. Laikam ņemot vērā, ka viņi ir iedzinējos, tad laikam iedzinēja drīkstēja prasīt. Arī ar mazāk par 10 minūtēm atlicis ledus laiks. Komanda, kas ir vadībā, gan to nevar darīt. Jā, Zalmans atrodās uz komandas soliņas, nozīmē, ka spēlēs sešatā. Iemetiens tuvāk Dinsdorfa sargātajiem vārtiem. 54 sekundes. 54 sekundes ir tas laiks, lai izlīdzinātu šīs spēles rezultātu un dotos pēcspēles metienos Rupuči. Un 54 sekundes ir tas laiks, kas ir jāiztur Unimars komandai, lai jau svētdienas 7. spēlē tiktu noskaidroti E2 divīzijas čempioni. Šeit spēcīgs Gipteru raidījums un Dinsdorfs to tver. 51 sekundi vēl jāspēlē. Labi uzvarēts iemetiens Rupuču izpildījumā. Uzreiz atspēle uz zilo līniju Gipteram. Tur spēcīgs raidījums. Vēlreiz uzvarēts iemetiens, metiens bloķēts. Tagad raida ripu ārpus savas zonas. Pārmetiens šeit nebūs. Gipters notver to. Tālāk piespēle uz Potāpovu. Neizdodas Potāpovam aizķerties zonā. Bet kontrolē to
Rupučs Ralovets ātrās lidojumā ieiet zonā. Labi, tur uzsēdies virsū Meikšāns, neļaus saspēlēties, un tagad Semjonovs jau raida arī ārpus laukuma. 2 minūtes. 2 minūtes par spēles laiku vilcināšanu, brīvas izmešana ārpus laukuma Markam Semjonovam. Jā, gribēja iegūt Ripu, vienkārši gribēja izmest ārpus zonas. Sanāca tā, ka Ripa lidoja pāri laukumam. 2 minūtes, gan viņam tur nebūs jāpavada, 19 sekundes vairs atliks šajā periodā. Bet atskan ledus laika beigas. Atskan ledus laika beigas un svin līdz ar to uzvaru šajā spēlē ar rezultātu 2-1. Unimars komanda, kas nozīmē, ka mēs svētdien atgriežamies Daugavas ledus skalē uz E2 divīzijas 7. spēli, kur arī tiks noskaidroti pēdējie Namei kausa ieguvēji. Game 7, kas var būt skaistāks par to? Ļoti saspringta šī sērija bijuši, sākās ar daudz vārtu gūmu, beidzās ar ļoti sīvu cīņu. Ir izdevies atspēlēties no 1-3 iedzinējos Unimars komandai un panākt sērijā 3-3. Šovakar kopā ar jums biju es, Frederiks Pospaiko. Paldies, ka bijāt ar mums un tiekamies jau nākamajās tiešraidēs. Visu labu!